Vienai sievietei Lahoras centrā uzbruka 400 vīriešu. Kas varētu būt šokējošāks un barbariskāks par to? Un tas viss notiek Pakistānas neatkarības dienā. Jūs turpināt pieminēt Pakistānu kā piemēru, iespējams uzskatot, ka viņi ir kaut kādā ziņā kulturāli zemāki. Es negribu jums likt vārdus mutē, salīdzinot ar citām kultūrām, piemēram, Franciju. Es teiktu, ka britu kultūra noteikti ir labāka nekā Pakistāna kultūra. Jā. Neesiet aizvainots. Mēs esam jūsu viesi. Nē, es zinu, es negribu jūs apbēdināt. Un kā ar viņu? Vai viņa nav jūsu viešņa? Jā, arī viņa. Labi, bet es jūtos apkaunots, kad runāju ar dāmām. Šis video tika uzņemts Pakistānā, un tas ir video, kurā redzams, kā vairāk nekā 400 pakistāniešu vīriešu uzbruk TikTok lietotājai. Un manuprāt, tas tiešām pasaka mums visu, kas jāzina. Jo šobrīd visi brīnās, kas notiek ar šīm pavadināšanas bandām apvienotajā karalistē, un kā tas vispār ir iespējams. Es nodomāju, kāpēc gan mēs neiedziļinamies Pakistānas kultūrā, lai saprastu, kādas tieši ir šīs taktikas un kā tās darbojas. Mēs esam nonākuši līdz punktam, kur 250,000 meiteņu ir sistemātiski izvarots visā apvienotajā karalistē. Izrādās, tas nav nejauši. To patiesībā tiek darīts diezgan efektīvi kultūras ietvaros, kas tam tic. Apskatīsimies. Pakistānā šokējoši video rāda, kā sociālo mediju ietekmētāji uzbruka vairāk nekā 400 vīriešu. Tas notiek Lahoras centrā. Tagad šie briesmoņi pacēla sievieti gaisā, saplēsa viņas drēbes, jo viņa filmēja video. Lūk, kas notika ironiski Pakistānas neatkarības dienā. Atpakaļ. Vienai sievietei uzbruka 400 vīriešu Lahoras centrā. Kas vēl varētu būt šokējošāks un barbariskāks par šo? Un tas viss notiek Pakistānas neatkarības dienā. Bezpalīdzīgā sieviete, TikTok zvaigzne, tika grūsta, aizskarta, sista un mesti gaisā no iekāras pilna 400 cilvēku pūļa. Notikušo pat iemūžināja kameras, ko turēja tie, kuri vienkārši stāvēja un vēroja visu notiekošo. Šis nožēlojamais noziegums notika pie vēsturiskā Minare Pakistāna Great Iqbal parkā Lahorā. Sieviete un 6 viņas draugi tur bija, lai uzņemtu video neatkarības dienas svinībām. Pat tad viņi ierakstīja video. Daži vīrieši pietuvojās TikTok zvaigznei un sāka viņu uzbrukt. Drīz vien pievienojās visi vīrieši, kas tur atradās. Šausminoši ir tas, ka neviens no 100 vīriešu nepalīdzēja sievietei. Sievietei galu galā izdevās izrauties no pūļa un aizbēgt. Es domāju, mums jāuzdod sev jautājums. Kāpēc neviens cilvēks nemēģināja palīdzēt nevainīgai sievietei? Jo mēs visi zinām, ka vīrieši ir radīti, lai mēģinātu aizsargāt savas sievietes, vai ne? Bet nē, ne Pakistānas kultūrā. Tur viņi uzskata, ka sievietes būtu jāapiet, es nezinu, nedaudz citādāk. Apskatīsim šo video, kas kļuva ļoti populārs. Šī ir mana siela. Siela? Jā, kungs, ne tik ļoti tava siela. Kas tas ir? Maša, es domāju, ka tas ir mans tik veselīgais. Tik jauka, tik veselīga viena. Labi, šī ir tik veselīga. Ko tu ar to domā? Un viņa ir mazāk veselīga nekā tu. Ko? Es esmu meitene. Melnā māja mazāk, ne pārāk. Mazāk. Labi. Mazāk, labi. Bet ko tu ar to domā? Šī veselīgā nozīmē resna. Nē, lūdzu. Ko tu vari teikt? Viņa būs vīlusies. Kāpēc viņa būs vīlusies? Veselīga nozīmē resna. Pārāk resna. Nē, lūdzu, neņemiet ļaunā. Neņemiet ļaunā. Šī sieviete nav laba puštu viesmīlības piemērs. Jā, kungs. Nē, lieliska viesmīlība. Es tā nedomāju. Mums ir lieliska viesmīlība, kamēr mēs jums sakam, ka jums nevajadzētu būt kopā ar šo sievieti, jo viņa ir resnāka par jums, es domāju. Atkal bez tā, ka tas vienkārši ir mazliet dīvaini pateikts, jūs varētu domāt, ka tas ir kultūras ziņā normāli aprakstīt cilvēkus kā resnākus vai tievākus. Tomēr es vēlos, lai jūs padomātu par šo faktu. Visi tie vīrieši, kas sēž, smejas, smaida un runā par to šo puisi, sēž blakus sievai. Šī saruna nenotiek ar šo sievieti kaut kur citur, izrādot cieņu. Jūs zinat, mēs tā domājam. Nē. Viņiem nav nekādu problēmu izsmiet viņu un pazemot viņu, kamēr viņa sēž tieši turpat. Un tas liek aizdomāties, kā viņi izturas pret savām sievietēm. Es tā domāju. Kas tas ir? Es tā nedomāju. Kāpēc? Jo tu nevari to pateikt. Tas nav jauki. Nē, tas ir vispārīgi. Tā ir vispārīga runa. Ne tā, nē, tas ir rupji. Kurš? Kas? Tas ir rupji. Nē, jā. Kāpēc tas būtu rupji? Kāpēc būtu rupji pateikt, ka tu apprecējies ar kādu zemākā stāvoklī? Kāpēc tas būtu rupji, puiši? Jā, kungs, kāpēc jūs par to bijāt satraukts? Tu to nevari pateikt? Nē. Nē, jā, es runāju ar tevi. Nē, brāli. Talk with you. No, brother.
Es runāju ar tevi. Viņai nav nozīmes. Viņa ir vienkārši kaut kāda. Kam tas rūp? Ko? Kāpēc man būtu jāizskar viņas jūtas? Es runāju ar tevi. Ja es runāju ar citu vīrieti, tad sieviete vienkārši nav īpaši svarīga, vai ne? Neesi dusmīgs, mēs esam jūsu viesi. Nē, es zinu, es negribu tevi sarūktināt. Un kā ar viņu? Vai viņa nav tavs viesis? Jā, arī viņa. Labi, bet es kļūstu es jūtos apkaunots, kad runāju ar dāmām. Tāpēc es jūtos apkaunots, jā. Es nevaru runāt. Mūsu tautā ir tā, ka viņi jūtās apkaunoti, kad runā ar dāmām vai meitenēm. Viņi jūtās apkaunoti, kad runā. Tad kāpēc runāt? Es domāju, ka var darīt citas lietas, kas šķiet mazāk apkaunojošas, piemēram, atkailināties un ievilināt viņas. Tev vajadzētu cienīt. Es viņu cienu. Jā, tāpēc tu nevari teikt to, ko tu teici. Jā, jo tas tā ir. Es domāju, ka jūs sapratāt būtību. Bet ziniet, kas ir interesanti šajā visā? Tas ir nākamais video. Labi, jo mēs sev jautājam, kā tas ir? Kā tas ir, ka viņi izturās pret vīriešiem šādi? Vai arī tas ir normāli, ka sievietes Pakistānā tiek tādā veidā apskatītas? Paskatīsimies, kas notiks, kad šī sieva uzzinās, ka viņas vīrs, acīm redzam Pakistānis, mēģināja izvarot 13 gadus vecu meiteni. Vai tas bija tikai mēģinājums? Jā, mēģināja izvarot 13 gadus vecu meiteni. Kā viņa reaģēs? Vai ir kādas meitenes? Jā, kundze. Cik vecas? 4 gadi. 4 gadi. Kāpēc jūs to darat, ja jums pašam ir 4 gadus vecs bērns? Ļoti atvainojos. Ļoti atvainojos, kungs. Es zinu, ļoti atvainojos. Man ļoti žēl. Atvainojiet. Mums būs jāizsauc policija. Labi, jā, ļoti atvainojos. Izsauciet policiju. Varbūt es izliekos. Es esmu vīrietis. Mēs varam jums to pajautāt. Lūdzu, izsauciet man policiju. Tātad, acīm redzot, vīrietis zvana savai sievai, jo šie cilvēki, es nezinu, kas viņa ir, pienāca pie viņa un teica, jūs esat mēģinājis izvarot 13 gadus vecu meiteni, un viņa nevar, jums ir bērni, vai jums nav kauns? Viņš saka, ļoti atvainojos. Viņa saka, tas nav pietiekami. Tātad, viņš iet pēc savas sievas. Kāpēc viņš iet pēc savas sievas? Es nezinu, kā ir ar tevi, bet, ja tu izvarot mazas meitenes, tu droši vien to slēptu no savas sievietes, vai ne? Jā, patiesībā. Tātad es neesmu apmierināts. Diemžēl. Es runāju angliski, es zinu angļu valodu. Man ļoti žēl. Kur tu ej? Es esmu šeit. Kur tu ej? Mani sauc Katrīna. Es paskaidrošu, ka mēs zvanīsim policijai. Viņu arestēs. Tu anglis. Viņu šodien arestēs. Līvija, es esmu viņa sieva. Tu esi viņa sieva? Jā, bet viņš ir sagādājis daudz problēmu. Es esmu sava sieva šeit. Es visu iekšā, tagad tu esi ārā. Mana garantija, labi? Es nevaru klausīties. Policija man aizvadīs, policija tev meklē. Es tev pajautāšu komentāros. Tātad tiem no jums, kuri nesaprot, viņas atbilde ir, viņš nezināja, ka tas ir nelikumīgi. Lūdzu, es apsolu, ka viņš to vairs nekad nedarīs. Ko tieši? Mans vīrs izvaroja mazu meiteni? Par ko tu runā? Nē, viņas atbilde ir, es nezināju, ka tas ir nelikumīgi. Kas liek saprast, ka varbūt šī problēma ir dziļi iesakņojusies visu sieviešu kultūrā, kur viņas patiešām domā, ka tas ir pilnīgi normāli. Tagad tas, ka viņš nezināja, ka tas ir juridisks jautājums, arī ir viena no lietām, ko šie cilvēki ļoti labprāt uzspiež. Paskatīsimies uz šo vīrieti. Klausies mani. Kā tev sauc? Talibs. Tu esi šeit, lai satiktu 12 gadus vecu bērnu. Lai potenciāli izvarotu 12 gadus vecu bērnu. Tu zini, kas ir izvarošana? Tu nezini, kas ir izvarošana? Ko viņš grasījās darīt ar šo 12 gadus veco bērnu? Paskaties uz mani. Kāds ir likumīgais piekrišanas vecums apvienotajā karalistē? Tu esi šeit jauns? Viņš atnāca šeit pirms 10 dienām. Tātad šis puisis ir Anglijā tikai 10 dienas un jau mēģina satikties ar 12 gadus vecu angļu meiteni. Bet es nezināju, kā tas darbojas. Izskatās, ka šis ir tāds atkārtots attaisnojums. Mēs nezinājām, ka tas ir nelikumīgi. Vienīgais iemesls, kāpēc viņi nezinātu, ka tas ir nelikumīgi, ir vai nu tas, ka viņi melo, vai arī tas nav nelikumīgi viņu valstī un ir pilnīgi normāli, vai arī viņiem to ir iestāstījušas organizētas bērnu seksuālās izmantošanas bandas viņu apkārtnē, ka tas ir pilnīgi pieņemami un lai viņi vienkārši to dara. Visi 3 varianti ir problemātiski. Īpaši, ārkārtīgi.
Un ņemot vērā visu iepriekš minēto, mēs tūlīt skatīsimies šo video ar Koniju Šovu, kura debatē ar pakistānieti. Jo kāda iemesla dēļ, ņemot vērā to, kā viņi izturās pret sievietēm, kā izturās pret savām sievām, cik ērti viņi jūtās runājot šādā veidā, cik ērti viņi jūtās iesaistoties bērnu pavadināšanā un izvarošanā, un cik ērti viņi jūtās melojot vai izliekoties, ka neko nezin, iepazīsimies ar šo video. Jūs nepārtraukti pieminat Pakistānu kā piemēru, iespējams uzskatot viņus par kaut kādā ziņā kulturāli zemākiem. Es negribu jums ielikt vārdus mutē salīdzinot, piemēram, ar citām kultūrām kā Frankfurtas. Es saku, ka britu kultūra noteikti ir labāka nekā pakistāniešu kultūra, jā. Labi, skaidrs. Tātad, kuras tieši Pakistānas kultūras daļas ir zemākas? Es teiktu, ka sodīšana par zaimošanu. Tā nav daļa no Pakistānas kultūras. Pakistānā ir cilvēki, kurus soda ar nāvi par zaimošanu. Es zinu, ka Ahmadija musulmaņi cieši no valsts sankcionētas vajāšanas. Tas nav Pakistānas islāms, tas ir vairāk par Pakistānas valstiskumu. Nu, tas notiek Pakistānā. Tātad, ja šajā valstī ieradīsies daudz cilvēku no Pakistānas, tas sāks notikt arī šeit. Un tas arī notika 2016. gadā, kad musulmanis no Bredfordas aizbrauca līdz Glāzgovai, lai nogalinātu Ahmadijas musulmani, lai gan pats bija musulmanis par to, ko viņš uzskatīja par zaimošanu. Tas ir piemērs. Bet vai tu domā, ka tas ir vispārnāts skatījums uz pakistāniešiem un Pakistānas kultūru, vai arī tu uzskati, ka tā ir vairākuma nostāja? Nu, lietas, ko mēs redzam šajā valstī, piemēram, skatoties uz noteiktiem noziegumiem, piemēram, uz seksuālās izmantošanas bandām, ir fakts, ka pakistāniešu vīrieši tajās ir nesamērīgi pārstāvēti. Un tas ir ļoti skumji. Taču tas ir konkrēts jautājums, vai ne? Nu, vismaz 50 pilsētās un ciematos visā apvienotajā karalistē mēs zinām, ka šis noziegums ir noticis. Imigrācija no Pakistānas ir radījusi daudz problēmu šajā valstī. Tas nenozīmē, ka katrs pakistānietis vai cilvēks, kuri ir pakistāniešu pēcteči un ir atbraukuši šeit, ir radījuši problēmas. Bet tur, kur mums ir liels problēmas ar etniskiem anklāviem, piemēram, Bredfordā ar brālēnu un māsītes laulībām, tā ir viena no iemesliem, kāpēc seksuālās izmantošanas grupējumi varēja darboties. Tieši radniecības saiknes starp cilvēkiem, kur izvaroja meitenes. Daudz no viņiem bija brāļi, brālēni, un tas ir saistīts ar cilšu ģimenes modeli Pakistānā. Ar brālēnu un māsītes laulībām. Tas nozīmē, ka saites starp ģimenēm bija ārkārtīgi ciešas, kādas mums Lielbritānijā un lielākajā daļā rietumu nav, jo brālēnu un māsītes laulības tika aizliegts jau sen. Vai jūs par to neesat runājis ar pakistāniešiem? Es personīgi neesmu, bet esmu veikusi daudz pētījumu par vervēšanas bandām un cenšusies saprast un uzklausīt divus ekspertus šajā jomā. Kādā citā kultūrā jūs varat iedomāties, ka masveidā cilvēki pulcētos kopā ar saviem brālēniem, brāļiem vai pat tēvu, lai izvarotu jaunas meitenes? Acīm redzam. No šīs konkrētās kultūras mums tagad ir radušās problēmas šajā valstī masveida migrācijas rezultātā no šīs kultūras. Kad mēs runājam par multikulturālismu kā problēmu, daudzas no kultūras problēmām, ko mēs redzam šajā valstī masveida migrācijas rezultātā, nāk no musulmaņu valstīm. Imigrācija uz šo valsti patiešām ir mainījusi to, kā darbojas mūsu policija, piemēram, kā darbojas tiesu sistēma, kā cilvēki drīkst vai nedrīkst izteikties darba vietā. Tas patiešām ir mainījis mūsu kultūru tik tālu, ka tagad prokuratūra cenšas saukt cilvēkus pie atbildības par islāma institūcijas aizvainošanu, vai arī parlamenta deputāti aicina padarīt svēto grāmatu zaimošanu par nelikumīgu, un mūsu premjerministrs tam piekrīt. Es domāju, ir tik daudz piemēru, ko mēs katru dienu redzam Vārda brīvības savienībā, kā islāma zaimošanas likuma ietekme pa sēdes durvīm patiešām ietekmē mūsu valsti. Un tas nenotiktu bez masveida migrācijas. Es domāju, ka tas diezgan labi apkopo visu, ko mums ir jāpasaka par šo tēmu. Ko tu domā? Paldies, ka pievērsāt uzmanību šim jautājumam.